Labdien, šis ir Snapchat Q un A. Jā. Šoreiz būs Kaspara Snapchat. Viņam mazāk seko nekā man, tāpēc es pieļauju, ka būs mazāk šo jautājumu. Ir ļoti daudz īstenībā. Jo vairāk naudu mēs dabūsim. Jā, nu ko? Bez liekām smērēšanām, ja? Mēs sākam. Kacuks 33. Kāda ir jūsu mīļākā nodarbe? Vai jūs esat redzējuši spokus? Tātad mīļākā nodarbe spēlēt datoru. Jā, mīļākā nodarbe spēlēt datoru un spēlēt basketbolu. Jā, tas ir vai nu virtuāli, vai nu un īsti. Jā, tieši tā. Tas ir virtuāli, jā, tieši tā. Jā. Par spokiem es neesmu redzējis visu. Nu, man liekas, ka es esmu, bet varbūt es neesmu. Renārs Ahentāls. Kad būs ēdienu vlogs? Tātad, kad būs ēdienu vlogs, jā? Ēdienu vlogs būs, mums liekas, ka vajadzētu būt drīz, jo vienkārši mēs esam to teikuši Ventspilī. Nav kur paēst. Jāpasaka šādi. Nē, ēstuves. Nav daudz labas ēstus. Mēs bijām vislabākajā Diānas picē. Drīz mēs brauksim uz Rīgu un tad mēs domājam, ka varētu aiziet. Evelīna Parkera. Kā jūs sevi redzēt pēc 10 gadiem? Tā ir īstā Evelīna, ja jums interesē. Pēc 10, jā, viņa piedalījās mūsu Gameface raidījumā, tāpēc noskatieties jaunāko Gameface. Viņa spēlēja CS. Pēc 10 gadiem? Pēc 10 gadiem? Es pateikšu godīgi, man liekas, ka kā cilvēks es nebūšu mainījies. Jā. Un cerams, ka pēc 10 gadiem 100,000 abonentu būs. Jā, vismaz virs vai nu virs. Jā, un cerams angliski mēs varēsim. Jā, angliski, un ka nebūs tā, ka būs heiti, ka latviešiem nepatiks tas, ka mēs arī angliski filmējam. Jā, cerams, ka tā būs. Un cerams, ka beidzot būs meitene, sieviete. Jā, cerams. Kas samierināsies ar tāda līmeņa debilismu. Aleksuks. Ko domājat par mūsdienu jauniešiem? Es pateikšu, viņi ir, kā lai pasaka labāk, ar zemu intelektu. Ja? Nu, ja tā varētu, tā normāla, civilizētā. Bet kāpēc es pateikšu, kāpēc, lai cilvēki nesāk svīst, jā? Tas ir tāpēc, piemēram, lasot tos pašus komentārus, to var saprast, ka viņi nespēja domāt normāli un nevar uzrakstīt sakarīgus teikumus. Es viņu vecumā nerakstīju tik nepareizi. Es vispār neatceros, ka es kaut ko tik nepareizi būtu rakstījis kādreiz dzīvē. Lūk, kaut arī tas pats piemērs no mana Instagrama, kad es nofilmēju to slaveno vidiku, kur ķipa izloze bija. Jā. Es teicu, ko visi ierakstiet komentāros un jūs piedalīsieties loterijā un laimēsiet šo. Un tad es naudu nošķirstu nost un tur ir papīrs tāds dzeltens. Jā, viņš parāda to skaisto papīru. Rakstiet komentāros un viens no laimīgajiem laimēs šo izcilo papīru. Un tur ir skaidri pateikts, ka jūs laimēsiet šo papīru, bet tur ir 600 pāri komentāru, ka cilvēki čista domā, ka naudu izlozē. Jā. Es nesaprotu, kā vēl tad ieskaidrot. Un tas man asociēs ar mūsdienu, kas saka jauniešiem. Es neredzu, kas viņi būs nākotnē, kādi viņi būs nākotnē. Jo 12 gados jau sāk pīpēt un dzert. Jā, un tas nav normāli. Jā, tāpēc ir interesanti, kur viņi būs, kādi būs viņu bērni. Tātad šī paudze jau ir traģiska. Tā, kas tagad aug, kas būs mūsu vecumā, tie būs vēl trakāki, un kas tad būs viņu bērni? Dodos. Viņa dodās kaut kā. Svēgra ausis. Cik stulbi jūs esat no 1 līdz 10? 10 mēs neesam. 10 mēs neesam. Es teikšu 9,1. Varbūt pat 8,9, jo es pateikšu tā, es neredzu, ka mēs varētu ar plikām dirsām pār Rīgas centru izskriet, bet ir cilvēki, kas to spētu tai videoklipiem. Tik stulbi mēs neesam, bet mēs reāli esam pamuļķi. Jā. Ja vērtē Latvijas mērogā, tad es domāju, mēs esam kaut kur 9, kaut kur 9 baļu skalā. Bet vispasaules nē. Ne, tuvu vispasaules mēs būsim labi, ja 7 vai 6. Tāpēc, jo, kā jau teicu, mēs nebūsim tie, kas laizīs betonu, kas brauks, kas apsēdīsies uz ielas
ar pliku dirsu un liks Nē, bet skaties, ja mums, saprotiet, ja Latvijas YouTube maksātu tā kā ārzemēs, tad būtu šīs ultramega debilisms. Tāpēc, ka tas atmaksātos. Jo, saprotiet, ja mēs iesim ar pliku dirsu tramvajā reāli sēdēt, kāds piezvanīs mentiem, un tad mūs savāks un paņems, un tad tur izrakstīs administratīvo pārkāpumu, 50 eiro jāmaksā. Mums nav izdevīgi, dēļ viena viģika šitādus ziedojumu darīt. Bet ārzemēs tu, protams, dabūsi tur, 50,000 views, un no tiem views tu atmaksāsi to visu to pārkāpumu un pārējos visu. Tāpēc, es saku, viss priekšā, protams, bet pagaidām nē. Maigonizi, augšā vai apakšā? Ir dienas, kad patīk apakšā, un ir dienas, kad patīk augšā. Norberta kungs nemelo. Jā. Vajag variācijas, lūk tā. Vajerks. Vajag vairāk The Evil Witching sērijas, kad būs. Tās ir sērijas, kuras tiek filmētas. Jums pārāk liels demand ir, tāpēc vienkārši... Pieprasījums. Jā, pieprasījums. Bet viņas būs līdz beigām. Katru nedēļu jūs tik daudz laikus spiežat, tas motivē reāli. Katru nedēļu būs. Nazis 1322. Jūs varētu iztēlot un uzdziedāt Pineapple Pen. Ķipa tas jaunais mīm. Es viņu pat neesmu noskatījies. Es redzēju, PewDiePie bija videoklips, bet, Facebookā arī viņš planē, bet, man nav laika noskatīties, tāpēc es esmu atpalicis. Es pateikšu šādā ziņā, man bieži sanāk atpalikt no šiem mīmiem. Ļoti bieži. Tāpēc, ka, sanāk būt atrasties virtuālajā pasaulē, bet savādākā citās pasaulēs. Saprotiet. Rudolfs B. Vai jums garšo pelmeņi? Es neteikšu, kā negaršo. Jā, es neteikšu, bet bieži nē. Izcili pelmeņi ir tad, kad tev reāli nav cits, ko ēst. Un vienkārši pelmeņus to aiziet uz veikalu, paņemt un vienkārši uzreiz paņemt, uztaisīt. Jā, jo tas ir kaut kas gaļains. Jā, gaļains, kuram nav jāpieliek lielas pūles, lai uztaisītu. Edgars B. Zemesvītra 02. Vai kādreiz brauksiet uz Liepāju? Jūs esat labākie youtuberi Latvijā. Kurš no jums ātrāk var izrunāt šaursliežu dzelzceļš? Šaursliežu dzelzceļš. Šaursliežu dzelzceļš. Šaursliežu dzelzceļš. Šaursliežu dzelzceļš. Šaursliežu dzelzceļš. Man liekas, Kaspars uzvarēja. Ātrajā repā man bieži sanāk, jā. Jā. Bet vai mēs brauksim uz Liepāju? Kad kāda smuka meitene pateiks kaut ko tādu jau var. Jā, protams. Kārlīds 2000. Spēlējāt PewDiePie Tuber Simulator. Ja spēlējāt, tad kāds jums nickname? Nespēlējām. Man bija plānā spēlēt, bet tad es sapratu labāk nesākt, tāpēc, ka tā ir atkarīga spēle. Tikko sāksi, visu vairs beigt nevarēs. Jā. Katsulis 222. Skatāties bez tabu. Nē. Mums televizori nav tuvi. Jā, tu teiksi TV Play, lai skatāmies, tur arī es neskatos. Nav laika, saproti. Gamings, Gameface, YouTube. Jo ir jātaisa materiāls priekš jums, lai skatītos. Ja mēs skatīsimies kaut ko, jums vairs nebūs ko skatīt. Tāpēc lūdzu nesakiet, lai mēs skatāmies to un to. Jums labāk, lai mēs neko neskatām. Jums ir vēl labāk. Bitiņš. Vai jūs spēlēt CS1.6? Swaggeri. Nē, mēs nespēlējam tikai CSGO. Jā, bet tas nav tāpēc, ka mums nepatīk. Jā, Garkalns Ralfs. Dab for me, bitch. Dab. Luse Jasmine. Vai jums ir mājdzīvnieks? Man nav. Bija, bet nav vairs. It kā jau varētu parādīt. Nē, viņš tur ir skrīn. Bet tev ir. Jā, ir kaķis vārdā Čārlijs. Hella Polanko. Braucat uz Vārmes Jicu. Kas tas ir? Kas tas ir? Vārmes Jicu. Es pat atrast tādu vietu nevaru. Man bail no nosaukuma vietā. Jā. Madars Čuhnovs visticamāk, vai Čuhnovs. Vai. Vai daudz jautājumu. Šis ātri. Uztaisa Barrel Flip Challenge. Skatiet. Es nemāku. Jā, es māku gan. Tev talants. Otrais, kāds ir jūsu mīļākais sporta veids? Basketbols. Jā. All day, every day. Trešais, ko jūs domājat par to, ka KS ar labāku mašīnu zaudēs savam brālim, kaut viņam mašīna ir sūdīgāka mašīna? Es neskatījos to video. Nav redzēts, vienkārši nav laika. Nav laika, jā. Ceturtais, cik pelnāt ar YouTube bez reklāmām? Ļoti maz. Ļoti maz. Skills 69.
Kas jūs motivē filmēt gaming video tik bieži? Kā jūs sākāt viņus filmēt? Tas jau nav bieži. Tas ir ļoti reti. Bet, apsveic jūs ar tik daudz abonentiem. Tev paldies, Skill69. Jā, bet nekas mūs nemotivē. Mums reāli patīk spēlēt, un tas tāpēc. Bet kas man nepatīk personīgi, tev visticamāk arī, kad cilvēks saka, kanālā ir tikai gamings. Ko jūs jogājat? Tie, kas tā saka, skaidrs, kas te uzrakstīja? Ok, labi. Traucē production vēl joprojām. Daudzi saka, tur tikai gamings. Jā, vakar bija tāds komentārs pie vakardienas. Vakar bija iznāca, pagaidi, kas vakar iznāca? Advice vakar. Tik reāli ņirdzīgs viģiks. Tur viens komentārs vienam meitene uzrakstīja, apnikuši jau filmējot tikai Gameface un reklamējot Gameface. Tur advice ir, tur pat nav nekas Gameface. Gamings ir tikai tad, kad ir Gameface reklāma. Kad mēs ieliekam trailerīti un Evil Witchin. Viss? Jā, pat tiešraidis. Jā, tieši tā. Diemžēl. Gribas, bet laika nav. Juris 423. Ir bijis tā, ka papīrs ir tik plāns, ka pārplīst un pirksti dirsā. Jā! Veci, tā ir bijis tik bieži. It īpaši bomāru laikos, kad es biju totāls bombzis. Man vienmēr mājās pirka reāli tos papīrus pa 12 centīmiem. Jā, tas pelēkais. Tur bija viena kārta. Un es atceros, ka taupības režīmos vajadzēja ņemt pēc iespējas mazāk un slaucīt pēc iespējas mierīgāk. Bet bieži bija tā, ka es biju kakāšanas entuziasts un es slaucīju tās spēcīgi. Un sanāca izdurties cauri un... Kāpēc negāja mazgāt dirsu vannā? Nav nejausmas. Tas būtu reāli lētāk. Juris 424. Atkal. Kas tas ir? Pat Sančika LV reklāma. 5000 abonenti par to arī prieks. Prieks, jā. Mums reāli patīk pat Sančika LV kanāls. Reāli rēcīgi čo. Renāte Rencenīte. Jums patīk mājdzīvnieki? Ja ir, tad cik? Nē, man patīk. Nav slikti, jā. Bet, ja viņi ir jēdzīgi, ja ir bezjēdzīgi, tad, man nepatīk. No čūskām, kāda jēga no čūskas? Ir viens mājdzīvnieks, pēc man nav no kāda. Vai no zivīm, Tas ir suns, jā, no zivīm nav, kāds. Vot no mērkaķiem, būtu kaifs īstenībā. Mērkaķi var pieradināt mazgāt traukus pat. Čista. Vovo. Un slaucīt māju? Jā! Sukt, iedomājies mērkaķi tev. Un pat to banānu, Marek. Jā. Būt labs. Zakītis 69. Kā jūs izdomājat filmēt video? Skatos katru jūsu video. Tad neaizmirsti nospiest arī laiku. Kā izdomājam filmēt video? Mēs izdomājam filmēt tāpēc... Mēs vienkārši filmējām. Mēs pat nedomājam, mēs vienkārši sākām filmēt. Jā. Un viss, tas jau sākās jau sen atpakaļ. Krietni laiku pirms laikam kādā 8. gadā vai 7. Man paliekas 6. Jā, albums vēl nebija. Tad varētu būt 2006. mēs sākām filmēt. Andrijs. Čau, Džeki, kad būs jaunais Evil Within gameplay? Pavisam drīz, vecīt. Pacietība tikai. Jā, šonedēļ jābūt. Anne Wolfhard. Tātad, have a good day. Paldies. Paldies tev liels. Edimants. Edimants, jā. Jau cerams, ka tikšu video jūs volējāt. Tu tiki, Edimant vecīt. Tā ir taisnība, ka jūs veidosiet repu ar Samsung Blink autoru. Es, protams, es teicu viņam, lai viņš gatavojas, ka būs. Bet, mums ir aizkavējies tas process ar albuma veidošanu, nav sanācis vēl neko ierakstīt. Bija plānos septembrī jau sākt, jau ir oktobris. Jā. Tā kā, Bet, visticamāk, kaut kas tur var būt taps. Henrijs 344. Jo, pisun. Ko darīt, ja stāv no vecmāmiņas? Viņa virtuvē cep pankūkas, bet man stāv. Esmu mēģinājis spiest starp durvīm, bet nenolaižās. Palīdzēt, es paļaujos uz jums, vīri. Vai vecīt? Kas tev stāv? Ja tev matis stāv, vienkārši nogriez. Nespied matus durvīs. Jā. Un svarīgi, kas vēl tev stāv? Ja tev dators stāv uz galda. Viņu durvīs nevajag spiest tiekšā. Nevajag. Pats viss pāries, saproti. Tā, Milevskis Krists. Čau, FFTV, kas labāks, Kamil Shorts Gamer vai KSI? Es teikšu, ka Kamil Shorts Gamer, jo viņam ir labi, viņš liek krietni vairāk videoklipus un smieklīgi. Justīne Migliniece Vennere. Cik tev gadi? Cik tad tev ir? Man ir 23 gadi. Un cik tev gadi? Tur tev tikai prasīt. Ok. Juta 76. Ko jūs vēl uzlabotu savā kanālā? Gribētos 4K filmēt viģikus.
bet vajag 4K kameru un viņa ir dārga. Gribētos tos angļu valodas. Ja tādā ziņā, tad jā. Jā, bet Nē, gribētos daudz ko uzlabot. Gribētos gan kontenta ziņā uzlabot, gan arī tehniskajā pusē. Piemēram, tas pats 4K, lai ar skaņu viss kārtībā krūtīri un tā tālāk. Daudz ko gribētu. Jā, bet vienkārši tiešām, nav laika. Un nav finanses. Jo cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas prasa ļoti milzīgas naudas tas prasa. Gribētos reāli studiju reāli. Tā kā PewDiePie redzēt viņa istabā, kur viņš filmē. Reāli tas ir kaifs. Karaliene Marta. Vai esat kādreiz iztikuši mēnesi bez jebkāda gaminga? Pēdējo reizi tas, zini, kad bija reāli pirms 2009. gads, kad mēs visticamāk sākām bodybuilding dzīvi. Man tik traki nebija, nē. Es vienalga igrāju, bet es nevienam neteicu. Man liekas, es reāli neatceros, kad tas bija. Pēdējais, ko es tik tiešām zinu, kad tas bija, kad nebija dators. Bet varbūt bez gaminga bija tad, kad sākās bodybuilding laika, tas ir varbūt. Dainis Segliņš, datoru vai meiteni? Bez datora izdzīvot nevar. Jā. Bez meitenes izdzīvot arī nevar. Slikts jautājums. Jā, labāk nomirt. Jā, nekā izvēlēties vienu vai otru. Tā bija tā kurtisa. Kādi jautājumi mums visvairāk nepatīk? Kad būs jauns video? Jā. Tas ir vispretīgākais jautājums, ko vispār var uzdot. Mēs reāli liekam, nav tā, es neatceros, kad pēdējais bija nedēļa, kad pagāja nedēļa bez video. Kur Nē, bija tajos laikos 2000. Tajos tas bija senajos laikos, 14. Bet tad, kad Kujapās bija vēl. Pusotru gadu, katru nedēļu 2 videoklipi minimums. Jā. Tagad jau kurš mēnesis vai jau pat gads. Katru otro dienu un dažreiz pat katru dienu. Jā. Tagad īstenībā pēdējā laikā katru dienu sanāk. Bet jūs saprotiet, tas vēl paralēli, ka mēs Gameface filmējam un montējam. Jā. Pilnmetrāžas raidījums būtībā. Un mēs vēl liekam iekšā. Ja tā padomā, tas ir, es nesaprotu. Respekt visiem čuvakiem, kas saprot, kāds darbs šajā visā tiek ieguldīts. Ozoliņš. Kur ir Bobijs? Kā viņam iet? Bobijs. Bobijs, da! Ko tu skaties? Bobijs. Viss? Nē. Paskaties, ko viņš mok. The fuck? What the fuck? Paskatieties, viņš atkal smoke weed every day. Smoke weed every day. Skatieties, viņš pats sev sit. Acis baksta ārā, redziet? Skatieties. Gan es saplīs Bobijs. Es gulēt Bobijs. Vo. Un tur bija jautājums, kam pieder Vika? Pēc vakardienas Viģika spriežot. Jā. Nē, tev nē. Vasilijam. Vitālijam. Man viņi abi jūk vienmēr. Valds 16. Tev garšo Bonaparte? Nē. Mums ir iebjās alkoholu šī. Dikucīts. Kad būs nākamais video ar Uldons TV? Grūti pateikt, bet mēs cenšamies... Viņam darbs vienmēr tagad ir. Un mēs esam Ventspilī. Jā. Krističa. Sekoju jums līdzi, patīk jūsu vidiki. Sekojat līdzi Basim, piemēram, NBA, LBL un kāda ir jūsu mīļākā komanda. Nesanāk sekot Latvijas nekādām LBL līdzi, bet NBA daudz arī, es visam nesekoju, es sekoju tikai vienai komandai, tā ir Bostona. VNK Daniels. Labdien vai sveiki? Sveiki. Un dažreiz labdien. Labdien jāsaka meitenēm tādām lielām, smukām. Tad pirmo reizi pamanīju. Tādām labdien uzreiz teikt, nevis sveiki. Ja pateiksi sveiki, tad viņi padomās, tas ir creep kaut kāds, viņš uzreiz gribēs būt tā. Tāpēc labāk oficiāli, labdien. Lorita 151. Kas jums patīk vislabāk? Kā to var patikt? Meitenes patīk. Skaistas meitenes vislabāk reāli patīk. Vai arī izcili datori reāli. Es 3 lietas, kas man patīk vislabāk. Man patīk skaistas vienkārši meitenes, jeb sievietes. Pilnīgi piekrīt. Vienkārši man patīk vislabāk, man patīk tiešām sēdēt pie datora. Tas ir ne gluži tikai gamings, bet reāli tas sēdēt pie datora, lūrēt YouTube. Un 3. man patīk ēst. Reāli labi paēst. Ļoti labi paēst.
Nu, vēl patīk saņemt naudu, vienkārši sēžot mājās un neko nedarot. Sofatrone. Vai domājat visu mūžu YouTube nodarboties, vai arī iesiet kaut kur strādāt? Nē, nu jāstrādā būs jau jebkurā gadījumā. Jā, bet nu YouTube's dzīvē būs līdz nāvei. Ja vien YouTube's nebankrotēs un nebeigs. Amaz zemā 791p. Ļoti skaista, izskatīga. Jā, būtne. Paldies, ka iesūtīji. Jā, bet viņa to uzrakstīja. Good night, tas bija vakar. Reinis 2002. Cik abonentu domājat sagatavot 2016. gada laikā? Mēs ceram uz 40,000, kas sanāks. Nu, ko šis bija joptvaļu? Snapchat Q un A. Jā. Ja jums patika joptvaļu, spiežiet šito. Jā. Nospiediet like, ja jums patīkā. Ja jums nepatīkā, nespiediet neko. Bet mēs tiksimies nākamajā Q&A. Un atcerieties, aiciniet visus, lai viņi abonē Funface TV. Un, ja jums nav grūti, ziedēt mums 50,000 eiro. Jā, ziedojiet. Ziedojiet. Jā, visiem nodar naudu. Jā, mums nav ko ēst drīz. Šis ir viss, kas mums ir, Jā. Mēs sēžam šķūnī tagad. Jā, mēs vienkārši uzlikām šo, lai jūs neredzat. Jo tas ir viss, kas mums ar ņigā aiz muguras ir. Tik grūti. Bet nu spiediet like! Spiediet like! Ja būs 500 like, tad būs kaif. Jā.